kādreiz Mākslas muzejā smējās. Mums šodien liela svētku diena. Un tā svētku diena patiešām ir svētku diena tajā brīdī, kad mēs atklājam izstādes. Tas ir noslēgums vienam konkrētam darba periodam. Darbs pie izstādes šādas sagatavošanas, teiksim, iet apmēram 2 gadi savukārt. Ja? Jo vispirms ir ideja, pēc tam ir tātad materiālu visa apzināšana, darba apzināšana, vispirms tātad to, kas ir mūsu kolekcijā, visa teiksim, izpēta tādā ziņā, ka darbi tiek sagatavoti eksponēšanai, un tur tas viss, tie procesi ir ļoti dažādi. Jo muzejs ir kā tāds aizbergs, kur praktiski tā redzamā daļiņa ir tāda ļoti neliela, un tad tā visa tā lielā masa jau stāv tā saucamā neredzamā daļa, un praktiski tas tā ir lielākā daļā pasaules veco muzeju, teiksim tā, ja? Bet tieši tādēļ jau tas muzeja uzdevums ir veidot šīs izstādes, lai maksimāli šie darbi tiktu celti ārā un arī rādīti sabiedrībai. Primārais ir ideja, un tad mēs lemjam par to, kurās telpās tad to ideju realizēt, un tad attiecīgi telpa ir tā, kas nosaka apjomu, protams, izstādēji arī. Vai tā ir pilnīga? Vai mums iztrūkst kaut kādi nozīmīgi, teiksim, darbi un vai atsevišķi pat periodi vai kas. Tad sākās darbs ar privātu kolekcionāriem un, teiksim, meklēšana vēl citās vietās. Šobrīd ir izveidojušās diezgan būtiskas privātās kolekcijas, kur patiešām ir pārstāvēti atsevišķi autori un pat atsevišķi ļoti nozīmīgi periodi ļoti labi. Ja? Un praktiski mums gandrīz šobrīd nenotiek izstādes, kurās nebūtu pārstāvēts privātās kolekcijas. Pie šī darba stājas restaurātori, un tad katrā gadījumā, tur var būt tā. Vai kā mēs smejamies, mēs nomazgājām mutīti tikai gleznai, kur ir drusciņi noputējusi, teiksim, tā, putekļu kārta, kā mēs zinām, visam tā pāri tā nemanāmi klājas, ja? Vai ir kaut kādi nopietnāki procesi, ar kuriem ir jāstrādā. Vai tās ir nodzeltējušas vecās lakas, kas ir ļoti smags restaurācijas process, ja? Kas ir tāds ļoti darbietilpīgs, vai tie ir arī kaut kādi plīsumi, bojājumi, vai krāsa, neskāpēc negrib vairs pie audekla labi turēties klāt, ja? Un tādas lietas, diemžēl tas tā mēdz būt arī. Un savukārt, teiksim, ja mēs runājam par darbiem uz papīra, grafikas darbiem, tad tie tiek likti, ja viņi nav, teiksim, paspartū, tad tiek likti paspartū, tiek likti rāmjos. Un tad ir tas brīdis, teiksim, kad ir zāle tukša, un tad ir jāiet ar visiem tiem mākslas darbiem, ir jāiet šai ekspozīcijai iekšā. Un tad ir jāsagatavo šīs te pārvietojamās sienas, un tad attiecīgi nāk iekšā jau ar pašiem mākslas darbiem, un sākās izstādes veidošanas process, pats izstādes veidošanas. Un tad es atceros mākslinieka, jau mūžībā aizgājušā mākslinieka Ojāra Ābola teikto, kurš, starp citu, šeit Mākslas muzejā diezgan daudz savā laikā veidoja kā iekārtotājs izstādes, kurš teica tā, lai Mākslas muzeja Baltajā zālē uztaisīt izstādi, ir jānostaigā apmēram 30–40 kilometri pa zāli. Protams, ir ļoti skaisti, ja izstādi pavada savu veidu leģenda. Varbūt muzeja darbiniekiem, kas ir tad briesmīgi, it kā precīzi varbūt tauta, ja? Varbūt reizēm mulsina šīs leģendas, ja? Bet leģendas ir tās, kas palīdz nest izstādi, kā saka, tautās.
Izstāde beidzās, izstāde tiek demontēta, un izstādītie darbi, nu, teiksim tā, atgriežas atpakaļ, kur nu kurais. Izstāde paliek, protams, recenzijās, dažādos preses materiālos šī informācija. Ļoti būtiski saglabājas katalogs. Tātad, ja ir bijis šis katalogs, tas nes tālāk šo te liecību par izstādi. Izstāde var kalpot kā, es gribētu teikt, arī kā nākamais vai grūdienis vai solis nākamo projektu arī veidošanai. Es gribētu teikt, neticiet tiem, kas saka, ka to var ļoti ātri izdarīt.